Esiet sveicināti ģimenes enerģiju skola līnijas. Mani sauc Ludmila Burdaša-Laiva, un šodien es pastāstīšu, ko mums gatavo zvaigznes jūlijā. Bet lūdzu ņemt vērā, ka tā ir kopēja prognoze, un tā var atšķirties no jūsu individuālas kartes. Ja jūs vēlaties tuvāk iepazīties ar astroloģiju, vairāk izpētīt gan savu karti, gan savu tuvu cilvēku kartes, aicinu pievienoties manam astroloģijas kursam. Par jūliju. Mēnesis pieder Vēžiem. Saule stāv Vēža zīmē līdz 22. jūlijam. Vēžiem Saule atnesīs lielu spēku, daudz enerģijas, vēlmi aktīvi darboties. Citiem tā dot lielu jūtīgumu, izteiktas emocijas, īpaši ņemot vērā, ka tieši šeit būs arī Venēra. Venēra planēta, kas atbildīga par mīlestību, skaistumu, harmoniju un materiālām lietām. Vēža zīme šī planēta ir ļoti jūtīga, maiga, silta. Labs laiks, lai pievērstos savām attiecībām. Pēc 11. jūlija, kad Venēra pāries lauvā un paliks līdz mēneša beigām, jūtām būs ugunīga izpausme. Būs vairāk kaislis, tieksme pēc atpūtas, izklaidēm, svētkiem. Merkurs, planēta, kas atbildīga par komunikāciju, intelektu, starpniecību, jau mēneša sākuma pāries lauvā un uzturēsies tur līdz 26. datumam. Tātad mēneša lielāku daļu būs gaidījumā aktīva, telaina komunikācija, radošas idejas un tieksme maksimāli realizēt savus plānus. Runājot par realizāciju, mums noteikti jāpievērš uzmanība tādai planētai kā Mars, jo tieši viņš ir atbildīgs par mūsu konkrētām rīcībām, par mūsu darbību. Un Mars atradīsies Vērsi līdz 21. jūlijam. Astroloģiski tā nav īpaši labvēlīga vieta šai planētai, un noteikti viņš nav tur ātrs, bet pacietīgs un izturīgs. Viņam pietiks spēkā, tā teikt, garam distancem, bet ne ātri. Īpaši vēlos pievērst uzmanību Marsa savienojumam ar Urānu, kas notiks no 12. jūlija līdz 18. datumam. Esiet uzmanīgi, jo īpaši bīstams periods, lielākā varbūtība traumām un vispār tāds nemierīgs laiks. Pēc 21. datumā, kad Mars pāries Dviņos, viņš kļūs ātrs un viegls, bet mainīgs. Tā teikt, vējam līdzi. Var nepaspēt pabeigt kaut ko vienu, kā gribēsies pārslēgties uz kaut ko citu. Bet pirms rīcības mums būtu jāpadomā par mērķiem, un planēta, kurā atbildīga par šo, ir Saturns. Saturns gan šo mēnesi, gan visu gadu atradīsies Zivīs. Zivis ir mistiska un noslēpumaina zīme. Šeit nekad nav skaidrības, viss notiek intuitīvi, un arī Saturns aicina savus mērķus izvēlēties intuitīvi. Sataustīt, balstoties uz iekšējo balsi. Šī tendence saglabāsies visu mēnesi. Vēl viena svarīga planēta ir Jupiters, ko dēvē par lielas laimes planētu. Visu mēnesi atradīsies Dviņos. Tātad viņiem būtu labvēlīgs laiks attīstīties, paplašināties, virzīties pa karjeras kāpnēm. Turpat atradīsies arī baltais mēnesis, radītājs, kas dod papildus aizsardzību un atbalstu no augšas. Tad var teikt, ka viņiem veiksies dubultā. Pretstāta melnais mēnesis, radītājs, kas ir saistīts ar provokācijām, ar kārdinājumiem un ar nelabvēlīgiem apstākļiem, atradīsies svaros. Tāpēc primāri tas traucēs viņiem, bet kopumā visiem pārējiem tas var ienest sarežģījumus attiecībās, palielināsies konfliktu daudzums un būs sarežģīti tikt pie taisnības. Tāds tiešām neīpaši labvēlīgs laiks. Un tagad mēs paskatīsimies, ko zvaigznes gatavo katrai zīmei atsevišķi. Bet vēl atgādināšu, ka tā būs tikai kopējas pazīmes.
Auniem mēnesis atnesīs daudz sarunu un skaidrošanas, kopumā nemierīgs laiks, kas mācīs diplomātiju un spēju iet uz kompromisiem. Vajadzēs aizstāvēt savas intereses, bet darīt to diplomatiski. Vēršiem mēneša sākums un vidus var likties smags, daudz darba, papildus pienākumu, bet mēneša beigās labvēlīgi veltīt attiecību kārtošanai un izklaidēm. Dvīņiem, kā es jau minēju, būs iespēja kaut kur virzīties uz priekšu, piestrādāt pie saviem mērķiem un sasniegt tos. Bet mēneša beigas vajadzētu piebremzēt ar iniciatīvu. Labāk būt pacietīgām un ieņemt nogaidošo pozīciju. Vēži. Jums mēnesis būs saistīts ar attiecību veidošanu, kārtošanu. Kopumā mēnesis būs piepildīts ar enerģiju un spēku. Mēneša beigās iespējams sastapties ar provokācijām. Lauvām mēnesis būs ļoti labvēlīgs jauniem darbiem, praktiskiem materiāliem. Mēneša beigās ir varbūtība piedalīties kaut kādā pasākumā, kur varētu būt neīpaši labvēlīgas enerģijas. Tas var izraisīt nepatīkamas emocijas. Jaunavam mēnesis izteikti materiāls. Pastāv varbūtība piedalīties mācību kursā vai ekskursijā. Mēneša sākumā lieli tēriņi, bet mēneša beigās vajadzēs arī ietaupīt. Svariem mēneša sākums ir spilgts, izklaidīgs. Būtu vēlams kaut kur iziet, bet mēneša beigās kāds var ievilkt savas manipulācijas. Lūdzu, esiet uzmanīgi. Ļoti aktīvs mēnesis izskatās skorpioniem. Daudz darba, daudz konkurences, varbūt sacensības. Labs laiks izvirzīt savus mērķus un sasniegt tos. Bet jāizvairās no tiesām. Strelniekiem mēnesis izskatās mierīgs. Būtu labi nodarboties ar ikdienas darbiem, neko jaunu neuzsākt. Būtu vēlams meditēt vai nodarboties ar garīgām praksēm. Mežāžiem būtu labi veltīt laiku sev, varbūt kaut kur izbraukt, doties kādā nelielā ceļojumā. Mēneša beigās var sastapties ar manipulāciju. Ūdensvīri var sastapties ar kādu nepatīkamu situāciju, un tas izraisīs daudz emociju. Bet būs grūti sevi savaldīt. Esiet pacietīgi. Zivīm būs aktuālas ģimenes lietas. Parūpēties par kādu, veltīt uzmanību, pavadīt laiku kopā. Kādam noteikti būs nepieciešams jūsu atbalsts. Esiet vērīgi un uzmanīgi. Tas bija arī viss. Paldies par jūsu uzmanību, lai jūlijs visiem ir viegls un atbalstošs.